Sveicināti kolēģi, sveicināti izglītības jomas darbinieki, sveicināti Latvijas iedzīvotāji. Šajā videoblogā es vēlējos turpināt to tēmu, ko es sāku iepriekšējā, proti pastāstīt jums par Izglītības un zinātnes ministrijas reorganizāciju. Kopš strādāju par izglītības ministru, patiesībā jau arī agrāk, man nav nācies sastapt praktiski nevienu cilvēku, kurš apgalvotu, ka ministrija ir tā organizācija, kur būtu vismūsdienīgākā, efektīvākā un caurspīdīgākā. Vairāk, kā man reiz teica viens skolas direktors, ministrija viņiem liekoties, ka tāds liels melns caurums, kurā pazūd vēstules, iniciatīvas, ierosinājumi, vai arī tas paņem ļoti ilgu laiku, kamēr rezultāts tiek radīts, tiek saņemta atbilde, tiek saņemts kāds risinājums. Pašā ministrijā strādā daudzi ļoti spējīgi, talantīgi, motivēti cilvēki. Un, diemžēl ir tā, ka šī struktūra, kas ir izveidojusies vēsturiski, arī mūsu pašu darbiniekiem, kas ir iniciatīvas un ideju pilni, traucē īstenot. Patiesībā iniciatīvas tā kā nosmok tajā birokrātiskajā līmeņu labirintā. Lietas, lai tās atrisinātu, paņem ilgu laiku, saskaņojot tās. Komandu kontrolas ķēde ir pietiekami gara, un dažkārt tajā struktūrā pat īsti nevar saprast, kurš par ko atbildīgs. Un arī paši ministrijas darbinieki, lai kā viņi censtos un cik labu gribēdami, cik talantīgi būdami, daudz vietu nespēja īstenot šīs savas ieceres dēļ struktūras, kas ir pārāk bremzējoša. Dombrovska valdības deklarācija ir diezgan skaidri formulēts mērķis, kādai ir jābūt valsts pārvaldei, un tā ir maza, efektīva un motivēta. Man liekas, ka tas, ko es jums šodien izklāstīšu par to, kāda būs jaunā ministrijas struktūra, precīzi atbilda, precīzi uzrunā šos deklarācijas mērķus, proti mēs esam radījuši Izglītības un zinātnes ministrijas struktūru mazu, efektīvu un motivētu. Jau stājoties samatā, kā viena no pirmajām lietām, ko es minēju, ir tas, ka es sadarbībā ar ministrijas darbiniekiem, ar kolēģiem, arī ar sektoru pārstāvjiem vēlos izveidot efektīvāk, racionālāk, dinamiskāk, fokusētāk strādājošu iestādi. Ir arī, protams, skaidrs, ka tās lielās reformas, kas ir jāveic vairākos virzienos, nav iespējams bez efektīvi strādājuša instrumenta. Vēl vairāk es gribētu teikt. Ja mēs vēlamies, lai reformēta kļūst skola, augstskola, bērnu dārzs, profesionālai barodskola, zinātniskie institūti, sporta organizācijas, tad tas nevar notikt, ja pati ministrija netiek reformēta. Pašai ministrijai jārāda piemērs un paraugs, ko nozīmē strādāt efektīvi, ātri, dinamiski, caurspīdīgi, atbildīgi, uz rezultātu orientēti un tā, ka tas iedvesmo gan darbiniekus, gan arī sabiedrību. Un šis mērķis sākt no augšas, sākt no centra, sākt no galvas, ir arī bijis viens no pirmajiem maniem un nopietnākiem uzstādījumiem. Pašā pirmajā mēnesī es lūdzu departamentu direktors un nodaļu vadītājus, visus, man priekšā stādīt savu redzējumu par ministrijas un jomas darbu tālāko attīstību. Un ar katru no viņiem individuāla kārtā izrunājos. Šis bija pirmais posms, lai noskaidrotu, kā varētu notikt gan reforma process, gan arī, protams, ministrijas pašas reorganizācija. Šī gada sākumā es pieteicu pirmo reorganizācijas plānu un lūdzu ministrijas darba grupai strādāt pie reorganizācijas plāna, pie reorganizācijas gaitas un procesa apraksta un pie jaunās struktūras. Šī vairāku, pāris mēnešu intensīva darba rezultātā mēs esam nonākuši pie šī varianta, ko es jums tagad likšu priekšā. Tātad, kāda izskatīsies ministrija un kas tajā būs jauns? Sāksim varbūt no tā, kādi līmeņi līdz šim ir bijuši ministrijā.
Ja jūs tagad ienāktu no malas vai iesūtītu kādu dokumentu vai kādu vaicājumu vai priekšlikumu, tad šim priekšlikumam vaicājumam vajadzētu iziet 7 līmeņus. Un tie ir valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks, departamenta direktors, departamenta direktora vietnieks, nodaļas vadītājs, nodaļas vadītāja vietnieks un tad vecākais referents. Tā mēs tiktu līdz tam cilvēkam, kurš konkrēti ķertos klāt pie šī jautājuma izskatīšanas. Pēc tam, protams, atpakaļ saskaņot visiem šiem 7 līmeņiem cauri to savu risinājumu vai piedāvājumu vai atbildi. Varbūt nevienmēr tā tas būtu, bet 7 līmeņi, hierarhijas līmeņi, tas patiešām ir par daudz. Mēs piedāvājam tagad strādāt ministrijā, kurā būtu 4 līmeņi. Un tā ir tā pirmā ziņa, proti mēs esam vienkāršojuši ministrijas uzbūvi, padarījuši tie mazāku, kompaktāku, plakanāku, ja jūs gribat. Un tas izskatās tā, ka šajā brīdī mums ir jaunajā reorganizētajā ministrijā būs valsts sekretārs, tas ir visās ministrijās, tas ir valsts pārvaldes neatņemama daļa, un tad 5 valsts sekretāra vietnieki, kas vienlaikus ir arī departamenta direktori. Šie departamenti būs izglītības, augstākās izglītības zinātnes un inovācijas departaments, jaunatnes, sporta un valodas departaments, struktūra fondu finanšu instrumentu departaments, nodrošinājuma departaments un tad 6. Departaments, kuram direktors nebūs valsts sekretāra vietnieks vienlaicīgi, ir jaunu politikas iniciatīvu ieviešanas departaments, kas būs tieši pakļauts valsts sekretāram. Proti, vairāku lielu skaitu departamentu vietā mēs izveidojam 5 departamentus, kuru direktori vienlaikus ir valsts sekretāra vietnieki. Tādēļ no vienas puses jomas tiek paceltas to nozīmīgumā, no otras puses valsts sekretāra vietnieks ir vienlaikus arī tieši iekšā nozarē. Viņš nestāv pāri, viņš nestāv kaut kur malā, bet tieši saistīts ar nozares jautājumiem. Departamenta direktoram, tātad, kas ir vienlaikus valsts sekretāra vietnieks, ir 2 vai 3 direktora vietnieki. Un katram no šiem direktora vietniekiem tātad ir savā pārziņā jautājums. Un, piemēram, augstākās izglītības zinātnes un inovāciju departamentā, tad tā arī ir direktora vietnieks, kas pārstāv un pārzinās augstākās izglītības jautājumus, direktora vietnieks, kas pārzinās zinātnes, un direktora vietnieks, kas pārzinās inovāciju un tehnoloģiju pārneses jautājumus. Tāpat arī jaunatnes, sporta un valodas, kurā katrs direktora vietnieks pārstāv vienu jomu. Šeit ir ļoti būtisks vēl viens aspekts, kas ir radies diskusijās ar sektoru pārstāvjiem, lai kādu sektoru nesamazinātu tā lomu un redzamību, mēs esam izdarījuši kaut ko vairāk, kā vienkārši radījuši nodaļu vai salikuši kādas nodaļas kopā. Mēs esam pacēluši sektoru nozīmību līdz patiesībā valsts sekretāra vietnieka amatam. Ja? Mums tātad ir pārstāvētas visas nozares valsts sekretāra vietnieka amata līmenī un katra vēl atsevišķi vietnieka, direktora vietnieka līmenī. Es gribētu arī atzīmēt, ka ar šo struktūru mēs precīzi uzrunājam tieši tās valstiskās funkcijas, kas ir izglītības un zinātnes ministrijas pārziņā, un tās ir 5. Ja, tātad izglītība, zinātne, sports, jaunatne un valoda. Tās visas 5 šīs pamatu valstiskās funkcijas tātad ir atspoguļotas tieši departamentos ar departamentu direktoriem, kas vienlaicīgi arī valsts sekretāra vietnieki. Mēs šajā brīdī tātad esam pārgājuši no 7 līmeņiem uz patiesībā 4. Valsts sekretārs, valsts sekretāra vietnieks, kas ir vienlaikus departamentu direktors, departamentu direktora vietnieks un vecākais referents. Mums ir 4, nevis 7 līmeņi, kas nozīmē, ka procesi notiks daudz ātrāk, daudz efektīvāk, kontrols līmeņi ir samazināti, laiks, kas nepieciešams jautājums saskaņošanai, ir samazināts, ātrums palielināts, pēc tam ir pietiekami skaidra, vienkārša, loģiska struktūra, kurā ir katrs departaments pārstāv lielu jomu. Blakus pastāv vēl arī 2 atsevišķas neatkarīgas
nodaļas tiešā valsts sekretāra padotībā, tā ir iekšējā audita un personāla daļa, bet tā ir drīzāk tāda korekta vadības praksa, ka šīs nodaļas ir atsevišķi un tieši valsts sekretāra padotībā. Ja jūs tagad saskaitat visu vadības līmeni ministrijā, tad visu struktūru vienību vadītāji šajā ministrijā kopā ar valsts sekretāru nav vairāk par 9 cilvēkiem. Līdz šim vadības sēdēs, kas mums bija šeit pat blakus telpā, vienmēr bija vairāk kā 20 cilvēki dažādu vadītāju līmenī, kuri piedalījās šajā vadības sēdē. Dažkārt tas sasniedz pat 30, kad mēs uzaicinājām padotības iestādes. Tagad kopā ar ministru visa vadība ir 10 cilvēki. Ja saskaita visus vadītājus kopā, tad salīdzinot ar situāciju pirms tam, kad mums bija 47 vadītāji, turpmāk ministrijā būs 26 vadītāji. Mēs esam spējuši, pārskatot funkcijas un amata aprakstus, samazināt amata vietu skaitu par vairāk kā 50, proti gandrīz par 1/4 daļu. Pie tām šeit ir svarīgi atzīmēt, ka mēs esam, kā jūs redzējāt, pusi no vadītāju amatu vietām samazinājuši. Šis gadījums nav tas, kur mēs samazinām tikai referentus vai vecākos trendu, mēs esam samazinājuši pusi no vadītāju amatu vietām. Mēs esam līdz ar to ieguvuši mazāku, kompaktāku, vienkāršāk organizētu iestādi. Mēs esam to izdarījuši budžeta ietvaros, un mēs esam atrisinājuši vēl vienu problēmu, kas līdz šim no gadu uz gadu atkārtojas. Proti tas, ka bija salīdzinoši daudz darbinieku un daudz šī amata un štata vietas, jo arī katru gadu nācās iet uz valdību ar papildus līdzekļu pieprasījumu atalgojumu. Tagad tāda situācija vairs nav nepieciešama, vēl vairāk. Mēs esam ieguvuši jau pašreizējā atalgojuma fonda ietvaros no rezervi, kuru mēs varam izmantot, lai motivētu katru jaunajā struktūrā strādājošo darbinieku. Es uzsveru, katru darbinieku mēs varēsim motivēt un piedāvāt konkurētspējīgāku atalgojumu. Un trešais, protams, kas ir ļoti svarīgs, ir šis motivācijas aspekts. Mēs esam tātad izveidojuši struktūru, kurā ir diezgan skaidrs sadalījums un vienkāršs sadalījums par jomām, kurā ir plakana organizācija, kurā ir iegūta rezerve, lai motivētu katru darbinieku, un nu jau pārskatāmas funkcijas, ko katrs darbinieks un vadītājs veiks. Pie vadības galda, ja var tā teikt, jau vairs nav vairāk kā 20, bet ir 10 cilvēku. Ja? Mums ir mērķtiecīgs skaidrs, kurā virzienā, kuram darbiniekam, kuram struktūrvienībai jāstrādā. Mēs esam arī vienlaicīgi patiesībā parādījuši piemēru, kā mūsuprāt vajadzētu strādāt vienai efektīvai, motivētai un fokusētai valsts pārvaldes iestādei. Es domāju, ka mēs šajā gadījumā varam pat teikt, ka mēs varam pretendēt vai vismaz radīt iespēju, ka Izglītības un zinātnes ministrija, kas līdz šim ir tikusi uzskatīta par vienu no smagnējāk strādājošām ministrijām, varētu kļūt par iespējams vienu no visefektīvāk strādājošām valsts pārvaldes iestādēm. Un vēl es gribētu atkārtot, ka šī reorganizācija, protams, ir vērsta, lai sekmīgāk pildītu gan valsts funkcijas, gan īstenot reformas, bet tā ir arī tamdēļ veicama, lai varētu pilnvērtīgāk motivēt tos cilvēkus, kas pie mums strādā, un lai papildinātu vai atvērtu ministriju arī jauniem, iniciatīvas bagātiem, gudriem, spējīgiem, motivētiem cilvēkiem arī no sektora, no sabiedrības. Mēs sludināsim atklātus konkursus uz vadītāju vietām jaunajā struktūrā. Tā kā es aicinu arī tos, kas jūt sevī spēku un vēlmi strādāt izglītības sistēmas pārmaiņu virzienā, kuri saprot jomu, saprot tās grūtības un nepieciešamību, kāda ir pēc pārmaiņām, un vēlās nākt talkā, ja var tā teikt, pievērst uzmanību tam brīdim, kurā mēs sludināsim, tas būs visdrīzākajā laikā, atklāts konkurss uz vadošajiem amatiem, un aicināsim tos mūsu komandā. Vēlreiz gribēju pateikties jums par
par to, ka jūs ar interesi sekojat pārmaiņām izglītības jomā. Manuprāt, šīs pārmaiņas, lai arī organizācijas līmenī ir ļoti būtiskas, manuprāt, Izglītības un zinātnes ministrija ir jārāda piemērs pārējiem sektoram, kā strādāt efektīvāk, kā strādāt ātrāk, kā veidot plakanāku, vienkāršāku struktūru, kā motivēt savus darbiniekus. Un to mēs ceram arī būt paveikuši šo jauno ministrijas struktūru, lai mums visiem veicās.